numurs 43 noteikumi par zemesargu uzņemšanas zvēres došanas līgumu slēgšanas sūdzību un ierosinājumu izskatīšanas kārtību Latvijas Republikas zemesardzē un Nacionālos bruņotos spēkos pavēlu ar šā gada 26. oktobru ieskaitīt zemesardzes dienestā 26. oktobrī zvēres devušos zemesargu kandidātus un piešķirot dienestu pakāpes zemesargs. Bataljonu komandieris pulkveža leitnants Vecogārs. 2. Zvērestu devušo zemesargu pirmā rinda. Uz kreisi. Zvērestu apliecināt ar parakstu soļos. Marš! Gods kalpot Latvijai. 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 Zvēres devušo zemesargu pirmā rinda. Uz lapu. Savām vietām soļos. Marš! Zvēres devušo zemesargu otrā rinda. Uz kreisi. Zvērestu apliecināt ar parakstu soļos. Marš! Gods kalpot Latvijai. 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 Zvēres devušo zemesargu otrā rinda. Uz lapu. Uz savām vietām soļos. Marš! Šogad ir pagājuši 25 gadi kopš mūsu atjaunotajai Latvijas valstī radās nepieciešamība veidot savus bruņotos spēkus, tā skaitā arī zemesardzi. Ja mēs paskatāmies uz to laiku pirms 25 gadiem,
tad zemesardzei bija jāveic dažādi uzdevumi. Robeža apsardzība, policijaskās funkcijas, militārās darbības. Šobrīd zemesardze ir evolucionējusi, un šīs te daudz funkcijas, kas saistītas nav ar militārām lietām, ir pārņemuši citas struktūras, un līdz ar to zemesardze šobrīd ir fokusējusi savu uzmanību uz militāro apmācību, militāro darbību un valsts aizsardzību. Tas arī ir zemesardzes galvenais uzdevums – mūsu valsts aizsardzība. Tāpēc mēs trenējam, mēs mācāmies. Papildu uzdevumi ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Mēs varam braukt misijās, mēs varam atbalstīt policijas, mēs varam atbalstīt dienas krīzes pārvarēšanā, un tie ir papildu uzdevumi. Šodien katrs no jums